Bet hokeja līga atkal mūsu ekrānos un Rīgas hokeja skolai, kas savā atjaunotajā ledus hallē uzņems Prizmu. Otrajā vietā starp Mogu un Zemgali. Bet pirms un pēc uzvaras pār Tallinas Pantērām Prizma ir pamanījusies zaudēt divām Lietuvas komandām, ieskaitot arī Viņas hokeja Pankas. Prizma šobrīd visnotaļ neizprotama komanda. Jā, iepriekšējos gados diezgan daudz runājām par to, ka Prizma tiks tik tālu, tagad Prizma doties tiek pie vārtu guvuma. Ātri vien izdodas atklāt spēles rezultātu. Jā, pat rasis vārtu priekšā un tur. Tagad arī mainieku uzbrukuma zonā. Cirkins ar ripu caur zilo līniju. Viņš spēlē šeit mētiens no distances, bet līdz beidzot 12. mačā tika pie uzvaras. Rīgas hokeja skola toreiz izbraukumā apspēlēja Elektrēnu Enerģiju ar rezultātu. Ja Spīguls ir viens no rezultatīvākajiem, tad Sapērins ir pats rezultatīvākais. 12 mačos viņa kontā 10 punktu. Šeit pārsteidza vārtsarganu metienu no distances un 2-0. Prizma ātri pēc iemetiena dubulto savu pārsvaru. Te mētiens no perimetra Kufterins un izdodas viņam piespiest ripu. Tur arī Strautiņš iepriekš spēlēja Mogo sastāvā. Savukārt Bīriņš Kurbadā. Šeit labi tiek nolasīta situācija, bīstams moments un ripa ir vārtos Strombergs 3-0. Vārti Haraldam Strombergam, bet viennozīmīgi šeit jāuzteic Kirills Vasiļevs. Vēl 2 minūtes līdz pirmā perioda beigām. Šobrīd saimnieko laukumā viesi, te gan bija iespēja arī laukuma saimniekiem. Petersons, mētiens tur ripu vārtu priekšā. Burzma vārtu priekšā netiek ripa līdz Kufterinam. Ciprus izspēlē to vārtu priekšā, šeit bīstams metiens. Zaudējumā Elektrēnos viņam vārtu gūms, pirms tam uzvarā pret Pantērām rezultatīvu piespēli. Tagad Sidašs glābi. Ripa nonāk vārtos, bet netiek ieskaitīts. Protams, šis te vārtu gūms tur ar, bet pietrūk paša galvenā šajā epizodē. Precizitātes. Tagad otrā virzienā Bērķis. Atvēr Sidašs, atcita ripu sev priekšā. Pastrādāja pirms tam uzbrukumā, tagad arī aizsardzībā kārtīgi nostrādā. Brākmens tagad dodas uz priekšu, atstāja ripu. Nav vairs jaunības ātruma, bet ir pieredze, ir gudrība. Tagad Burzma vārtu priekšā, ripa lido garām vārtiem. Novembrī tika atklāta. Līdz šim nekas netika labots, nekas netika uzlabots. Caur aizvārtu izspēlē skaidrisko vairākumu. Jāks cīņa vārtu priekšā. Rainers Meikšāns Prizmas sastāvā. 15. oktobrī, kas beidzās ar Prizmas uzvaru 6-3, toreiz Sidašs kā pēdējais pārspēja. Skaidriskajā vairākumā Gustavs Spīguls notika tas 3. perioda ievadā. Līdz ar to tagad jau un ar mētienu līdz ar to arī tiek galā. Zemgals vēlreiz ar ripu spēlē uz zilo līniju. Millers. Mētiens un ripa pie. Liek aizdomāties un daļai spēlētāji arī pārstāv. Vācija. Populārāk gan spēlē tomēr ir 3. līgā, nevis 4. Te cīniņš par ripu vārtu priekšā. Lai saprastu, ar kādām pirms tam 5 gadus spēlēja Dānijā Strombergs. Spēlēja Dānijā. Hokeja spēlēšana apvienoja ar mācībām, ar augstākās izglītības iegūšanu. Labi izdevies iespiest pretinieku zonā. Lāznieks, mētiens, ripa tur vārtu priekšā, ripa vārtos.
Izdodas atspēlēt vienus vārdus laukuma saimniekiem. Ilgstošais spiediens nes augļus. Izdodas pastrādāt vārtu priekšā un neviens cits kā Marks Smits. Punktu tālāk seko Pantēras ar 22 un Zemgale ar 18 punktiem. Nu, Prizma šajā vakarā var tikt līdz Vēlna Ducim, līdz Kukterins joprojām savā cietoksnī. Tagad gan dodas malā Ivans Kukterins un 6 laukuma spēlētāju māņiekiem. Prizma izbraukumā ar 3-1 apspēlē Rīgas hokeja skolu un paceļas turnīru tabulā.